Labrīt visiem! Paldies tiem, kas pievienojušies. Tad šīs dienas semināra tēma būs būvkonstrukcija kontrola aprēķini, pielietojot idejas statiku. Tad, kā visi zinām, ļoti būtiski ir veikt kontrola aprēķinus, lai pārliecinātos par veikto aprēķinu pareizību, vai tas būtu ekspertīzes ietvaros vai viena uzņēmuma ietvaros, veicot pārbaudes. Un viens no lieliskiem rīkiem, kas mums var palīdzēt šajā darbā, ir ideja statika. Tad šodien apskatīsimies, kā mēs varam salīdzināt ideja aprēķinus ar tradicionālākām metodēm, gan tērauda mezgla aprēķiniem, gan dzelzbetona elementiem. Un kā arī vispār kādi principi jāievēro, būvējot modeļus, veicot aprēķinus, lai šos aprēķinus tālāk varētu salīdzināt ar citām metodēm, un kā vispār veidot korektus modeļus. Tad sākšu ar tērauda mezgla aprēķiniem, jeb ideja programmu Steel Connection, kurā mēs varam veidot un rēķināt jebkādas konfigurācijas tērauda mezglus. Ja runājam par tērauda mezgliem, tad tradicionāla un ilgi eksistējoša metode to aprēķiniem ir tā sauktā komponenču metode, kad mezgls tiek sadalīts sastāvdaļās un ar analītiskām metodēm mēs veicam šo sastāvdaļu komponenču aprēķinu. Metode ir ļoti laba, pietiekami precīza, bet ar vienu lielu trūkumu, ka nepieciešams katram mezgla tipam izstrādāt atsevišķi šo metodu. Līdz ar to mezglu skaits vai mezglu topoloģijas veidi, kurus šādā veidā mēs varam rēķināt, ir ļoti ierobežots. Tur mums talkā nāk ideja, un ideja apakšā ir tā saucamā CB-FEM metode, jeb Components-Based FEM metode, kurā tiek apvienots gan komponenču metode, gan galīgo elementu aprēķini. Respektīvi, visas plāksnītes mums tiek dalītas galīgajos elementos un rēķināts tādā veidā, bet metinājumi, šuves un bultskrūves tiek rēķinātas līdzīgi kā komponenču metodē ar analītiskiem rīkiem. Un tikai piepūles, respektīvi spēki bultskrūvēs un metinājumi šuvēs tiek ņemti no galīgo elementu aprēķina modeļa. Labi, un tālāk es parādīšu vienu piemēru, kā mēs varētu salīdzināt ar citu metodi, jeb šo komponenču metodi, veikt aprēķinu ar ideja statika. Un priekš komponenču metodes šoreiz izmantošu RFM, kurā mezgla aprēķina modeļos, tad ir iekšā šis analītiskais komponenču aprēķins. Un šeit man ir vienkārši sijas kolonas savienojums, iespīlēts un ir izveidots mezgla aprēķins, izmantojot globālu modeļus. Un varam paskatīties rezultātus. Ja tad redzam šeit rezultātus, un kritiskais ir bultskrūvju stiprība kombinētā asspēka un šķērspēka ietekme. Un izmantošanas koeficients ir 78%. Tālāk es šādu pašu veidu aprēķinu izveidošu ideja statiku, un tad mēs varēsim salīdzināt rezultātus. Lai taupītu laiku, es šo pašu mezglu varu uzreiz pārnest uz ideja, lai nemodelētu tur to no jauna. Tad izmantojot external modules, ideja statika stilu, mēs varam aizsūtīt mezgla ģeometriju, galveno elementu ģeometriju un piepūles uz ideja statika. Tad mums ir jāiezīmē elementi, attiecīgais mezgls. Mezgls ir izveidots, tālāk mēs varam norādīt, ja nepieciešams, varam savienot kaut kādus elementus vienā elementā, kā šajā gadījumā kolona RFM programmā sastāv no divām daļām, bet idejā mēs gribētu, protams, lai kolona ir nepārtraukta, tad es viņu savienoju vienā elementā. Mēsls mums ir izveidots, un mēs viņu varam atvērt
IDEA Statica Connection programmā. Tad, kā redzam, mums ir elementu ģeometrija, korektiem izmēriem, materiālu novietojumu un piepūlēm elementu galos. Tas, kas mums nav, ir paša mezgla ģeometrija, plāksnītes bultskrūves metinājumi. To es veidošu šeit pat IDEA. Tad izvēlos operācijas un ņem galu plāksnīti. Tālāk jānorāda tikai bultskrūve klase, attiecīgais izmērs, piemēram, ir diametra 8,8 bultskrūves. Un tālāk norādam, kādā veidā tad šie elementi tiek savienoti. Kurš būs pirmais elements, kurš būs otrais. Un redzam, mezgls tiek izveidots ar bultskrūvēm, metinājumiem. Un tālāk atliek tikai iestatīt konkrētos attālumus bultskrūvē, plāksnītes izmērs un tā tālāk. Tad plāksnīte, piemēram, ir 15 mm, materiāls tērauds 355 un bultskrūvju attālumu no plāksnītes augšas būs 50 mm. Pati plāksnīte ir pagarināta uz augšu, uz leju 10 mm vieta metinājuma. Tā, mezgls arī izveidots. Kā redzam, tas notiek ļoti ātri, un tie, kas pazīstam ar IDEA, varbūt zina, ka IDEA koncentrējas uz tādu sarežģītu mezglu aprēķiniem, bet tikpat veiksmīgi IDEA var rēķināt arī šādus ļoti vienkāršus mezglus, un es teiktu, ka tas pat ir varbūt pat ātrāk nekā izmantojot citas metodas. Pēdējā lieta, kas jāizdara, tad uzlikšu metinājumu šūvis izmērs. Piemērā, tad 5 mm stūra šūvis metinājums pie plauktiņiem sijas un 4 mm pie sienas. Tālāk jau varam veikt aprēķinu. Tā, aprēķins ir veikts. Šeit mēs redzam ar krāsām iezīmētu elementus, kuri ir tuvāk stiprības robežām. Tālāk, tad zaļā krāsa mums būtu optimāli virs izmantošanas koeficients virs 60%, mazāks par 95%, pelēkā mums ir zem 65% un zeltaina krāsa ir virs 95%, bet zem 100%. Tālāk, ja mēs ejam dziļāk aprēķinu rezultātos, tad mums jau sadalās pa elementiem. Atsevišķi mēs varam paskatīties plāksnītes. Plāksnītes tiek rēķināts, kā es teicu, ar galīgu elementu palīdzību plastiskajā stadijā. Tad tas, ko IDEA kontrolē, būtībā ir deformācijas, lai deformācijas plāksnītēs nepārsniegtu standartos definētās. Šajā gadījumā tie ir 5%, kā robežā. Mēs redzam, ka mums ir maksimums ir 0,2 šajā te gala flanča plāksnītē. Tālāk mēs varam skatīties arī bultskrūves. Ja šo pirmo sadaļu mēs varbūt tā tiešā veidā nevaram salīdzināt ar tādu komponentu vai rokas aprēķinu, tad bultskrūves savukārt jau mēs varam viens pret vienu salīdzināt. Jo bultskrūves, kā es teicu, tiek rēķināts izmantojot analītiskas metodas, tāpat kā tas ir komponentu rokas aprēķinā. Un tikai piepūles bultskrūvēs, spēki bultskrūvēs tiek ņemtas no galīgajiem elementiem. Un šeit katrai bultskrūvē individuāli mēs varam paskatīties formulas, pēc kādam tās tiek rēķinātas, un šīs formulas būs tieši tāds pašs, kā man bija, piemēram, RFM. Ja mums sakrīt koeficienti, ko mēs arī varam IDEA uzdot, gan materiāli, gan pašas komponentes koeficienti, tad rezultātam būtu jābūt ļoti tuvam. Un, ja mēs paskatāmies maksimālo izmantojumu,
Tad pultskrūvēm tas ir 83,1%. Un, ja mēs paskatījāmies RFM aprēķinā, tas mums bija 78%. Tad starpība 5%, kas, domāju, uz spēku rēķina, tas ir ļoti tuvs rezultāts. Savādāk varbūt ir metinājumiem. Tur tā starpība būs lielāka. Mēs redzam, mēs skatāmies tālāk metinājumus, kas arī tiek rēķināti ar formulu palīdzību, bet tur šis rezultāts ir idejā izmantošanas koeficients būs lielāks. Varbūt tā starpība vairs nav 5%, bet krietni vairāk. Kāpēc tā ir? Un kā mēs joprojām to varam salīdzināt, tad to es varbūt paskatīšos daudz vēlāk un detalizētāk. Un pēdējais, ko mēs varam šajā mezglā vēl pārbaudīt, varam veikt noturības aprēķinu, tad plāksnītes, spiestās plāksnītes varam pārbaudīt uz vietēju noturības zudumu un noteikt kritiskās slodzes faktorus. Tad cik reizes mēs esošo slodzi varam palielināt līdz iestājas noturības zudums. Varam paskatīties attiecīgās noturības zaudēšanas formas katram no kritiskās slodzes faktoriem. Tad redzam, ka šeit mezglam kritiskās slodzes faktors ir 15 reizes, respektīvi mēs varētu palielināt esošo slodzi, tātad pārbaudas izpildās, rekomendācijās būtu kādas 5 reizes, tad šeit tas ir tik izpildīts ar uzviju, bet tik un tā mēs varam redzēt tās kritiskās vietas, slodzi turpināt palielināt, tad droši vien šajā vietā mēs redzam, ka būtu nepieciešams kādas stinguma ribas. Un pati pēdējā lieta, mēs varam veikt arī mezgla stingumu aprēķinu. Tāpat kā to mums varam darīt arī komponentu metodē, klasificēt mezglu pēc to stingumu. Ja mēs skatāmies šeit RFM, tad mezgls arī tiek klasificēts pēc tā stinguma. Tad to pašu mēs varam izdarīt arī idejā. Pārslēdzoties šeit uz stinguma aprēķinu. Šis parasti nedaudz laikietilpīgāks aprēķins. Tātad varam paskatīties un salīdzināt mezgla stingumu. Tad, protams, ir klasifikācija, ideja veids arī klasifikāciju, un redzam, ka tas sakrīt ar to, kas ir RFM-ā, tad daļais iespīlējums zem rigid. Un arī absolūtās vērtības mēs redzam, ka idejā tie ir 10,9 meganewtonmetri uz radiānu, tad RFM-ā mums tie bija 12. Diezgan tuvs mums arī rezultāts. Labi, tad šis tāds vienkāršots piemērs, un tālāk es parādīšu un pastāstīšu par kaut kādiem principiem, varbūt, kas būtu jāņem vērā, veidojot modeļus idejā, lai tad mēs rezultāts vispār arī varētu salīdzināt ar šādiem rokas aprēķiniem. Un kā vispār būvēt korektus modeļus. Tad viena no būtiskākajām lietām ir korekta piepūļu definēšana. Pat ja mēs veicam piepūļu importu no citām programmām, kā RFM, tad tik un tā mums būtu jāskatās, kā šīs te piepūles tiek pievienotas elementiem. Pārslēgšos atpakaļ uz idejā. Šeit tāds pavisam vienkāršs šarnīra veida savienojums ar
tikai pievienot šķērsspēku. Un, ja mēs paskatāmies caurspīdīgā režīmā, uzejot uz attiecīgiem piepūlēm, tad varam redzēt momenta epīru, kas veidojas sijā. Un šeit var redzēt, ja mēs paskatāmies bulskrūvju asi, tad arī šajā vietā veidojas moments, kas, vairumā gadījumā droši vien nebūs pareizi, jo šādu te ar 3 bulskrūvēm veidot savienojumu varētu droši uzskatīt par šarnīru veidu, viņš būs pietiekami padevīgs. Un ja mēs tagad veiktu aprēķinu šādā veidā pievienotām piepūlēm, tad redzam, ka mums mēslis galīgi neizpildās, ja tad bulskrūvēm, plāksnītēm kapacitāte tiek ievērojami pārsniegta, bet ir aizdoms, ka tas varētu būt tāpēc, ka piepūles nav korekti pievienotas. Tad, ko var darīt? Šajā gadījumā mēs varam norādīt sijai, ka piepūles mēs gribam pievienot nevis relatīvi šim te punktam, bet jau tieši bulskrūvēm. Varam nomainīt uz bolts. Un, ja tagad paskatāmies momenta epīru, tad varam redzēt, ka momenta vērtības tieši šeit uz bulskrūvu asas ir vienādas ar 0. Tur nekāds moments neeksistē. Varam vēlreiz veikt aprēķinu. Un šajā gadījumā jau rezultāti ir pavisam citi un noteikti šie būs pareizi. Ejot tālāk, nākošais, kas jāņem vērā, ir par piepūlēm. Tad mums nepieciešams definēt visas piepūles, kas tajā mezglā varētu eksistēt. Mēs paskatāmies atkal videjā. Tad, reizēm cilvēkiem sevišķi uzsākot idejā lietot tāda bieži izplatīta kļūda ir, ja kaut kāds mezgls tiek rēķināts uz šķērsspēku, un šķērsspēks tur ir tā galvenā piepūle, uz ko cilvēki koncentrējas, un aizmirst, ka varbūt tās tur, varbūt nebūs pats tipiskākais, bet arī šādā vietā tad noteikti eksistēs moments. Šāds mezgls dabā nevar praktiski eksistēt, ja tur darbojas tikai šķērsspēks. Un ja mēs pieliekam tikai šķērsspēku, varbūt rokas aprēķināt, tas mums iet cauri. Un paskatāmies rezultātus. Deformācijas. Mērogu. Var redzēt, ka tas mezgls mums deformējas kaut kādā jocīgā veidā. Sijas gals it kā tiek virzīts uz augšu, tas nevarētu atbilst īstenībai. Tas ir tikai tāpēc, ka mums nav pievienots lietas moments. Un tad pievienošu lietas momentu. Vēlreiz veikšu aprēķinu. Un atkal pārbaudīsim deformāciju. Redzēt, ka jau tās deformētā forma krietni tuvāk īstenībai. Un vēl viena svarīga lieta, kas jāņem vērā, tāda, ka mezglos ir tāds jēdziens kā nesošie elementi. Un, ja mēs apskatāmies idejā, tad šādā mezglā mums ir šis te kā nesošais elements. Ko tas nozīmē? Šis elements mums ir nostiprināts galos. Tālāk piepūles tiek pieliktas tikai šīm saitēm vai atgāžņiem.
Tā var rēķināt, bet jāņem vērā, ka tad mēs īsti arī šo te elementu nepārbaudam uz visām piepūlēm, kas tur noteikti reālā konstrukcijā eksistēs. Tas būtu vairāk domās, lai mēs pārbaudītu tikai šo te augšējo saišu daļu un šo te plāksnīti. Mēs paskatāmies rezultātus. Spriegums galvenajā elementā. Var redzēt, ka tie spriegumi ir salīdzinoši zemi. Un otra iespēja ir, kad mēs vairāk neliekam balstus elementu galos, bet izmantojam šo te Lodes ekvilibriumu, kad mēs definējam piepūles visos elementos. Tā skaitā arī šajā te galvenajā, tad parādās jauna sadaļa, kurā mēs varam definēt piepūles. Šis te piepūles varbūt uzmanēt, un tagad nebūs tik vienkārši. Tā reāli tas tiktu ņemts no aprēķina modeļa, bet aptuveni. Aptuveni pievienošanu, te arī apakšā var redzēt, cik ir, kādi ir nesabalansētie spēki kādos virzienos. Vēlreiz aprēķinu. Pārbaudīsim spriegumus. Redzam, ka aina jau ir pilnīgi cita. Tad šis noteikti būtu tāds pilnvērtīgāks aprēķins. Tas pirmais būtu tikai augšējā daļā, tad šis jau ir visam mezglam kopumā. Ejot tālāk par korektu mezglu modeļu definēšanu, tad vēl viena svarīga lieta ir, lai mēs veidotu ģeometriski nemainīgus modeļu skatus. Mums ir vairumā gadījumu būvkonstrukciju aprēķinu, tad mēs negribam veidot kaut kādu mehānismu ar kustīgiem elementiem, bet ģeometriski nemainīgu. Tad tas ir jāņem vērā, veicot mezgla ģeometrijas definēšanu. Un, teiksim, šādā mezglā, kur man pievienot saite ar vienu bultskrūvi, tad saite noteikti varētu brīvi rotēt ap šo bultskrūvi, ja vien tas otrs gals nebūtu kaut kādā veidā nostiprināts. Un to mēs varam ievērtēt šādā veidā, tad izvēloties saites elementu, mēs varam norādīt, kāda veida piepūles šis te savienojums vai savienojuma daļa var uzņemt. Šobrīd man tur ir ievietots, ka viņš var uzņemt visa veida piepūles, tad momentus visos virzienos, šķērspēkus, asspēkus. Un, ja mēs veiksim aprēķinu, aprēķins veikts, te varbūt mēs neko tādu kritisku uzreiz neieraugam, bet ja mēs aizējam tālāk pie deformācijām, deformācijas, pat bez kaut kādas palielināta mēroga, tad varam redzēt šeit tādu bildi, ka ar to saiti ir noticis kaut kas ļoti slikts. Šādā veidā ideja reprezentē, ka notiek kaut kāda noturības zaudēšana, vai respektīvi veidojas mehānismus. Tad tā saite mums tur kaut kur palielināta mērogā un aizvērtētā. Tas nozīmē, ka viņi vienkārši brīvi rotē ap šo te būtskrūvi. Tad kā no tā izvairīties? Mēs varam nomainīt šo te piepūļu modeli uz tādu, lai saite uzņemtu tikai asspēku. Un te var redzēt, galā tiek ievietots šāds krustiņš. Un, ja mēs paskatāmies pie piepūlēm, tad tur ir palikusi tikai asspēks saitē. Ja mēs tagad veiksim aprēķinu, tad aina jau pie deformācijām noteikti būs pavisam cita.
deformācijas, ja, pa palielinātā mērogā tā saita vairāk nekur netiek rotēta. Tā, labi. Ejot tālāk, tad tas būtu par korektu modeļu definēšanu, tālāk nedaudz par rezultātu interpretēšanu, kāpēc dažreiz viņi var atšķirties no rokas aprēķiniem, komponenšu metodas. Tā, pārslēdzoties atpakaļ uz šo te pirmo mezglu, tad reizēm var rasties jautājumi, ja, sevišķi lietotājiem, kas tikko uzsāka izmantot ideju, kāpēc, teiksim, šādā mezglā būtskrūvē parādās salīdzinoši liela stiepes spēka, ja mums te pievienots ir tikai šķērsspēks, ja, tad varētu sagaidīt, ka būtskrūvēs būs šķērsspēks. Ja. Bet mums jāņem vērā, ka teiksim, šāds mezgls ir nesimetrisks. Plāksnīte ir tikai vienā pusē. Līdz ar to, sarēķinot, mums veidojas kaut kāda neliela vērta, kas noved pie stiepes spēkiem būtskrūvēs. Un mēs šo spēkus varam arī apskatīties. Mēs redzam, ka veidos jau salīdzinoši lielu stiepes spēku galvenokārt dēļ šīs te asimetrijas mezgla. Tas noteikti jāņem vērā salīdzinot rezultātus ar rokas aprēķiniem. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ir pats būtskrūvu aprēķins. Tad, ja mēs apskatāmies eiro kodu, tur dotās formulas, tad tur tiek izmantot vienkāršota schēma, ja, attālumi līdz plāksnītes malai tiek ņemts paralēli, perpendikulāri galvenajām plāksnītes asīm, bet idejā tad tiek ņemts vērā jau attālums līdz plāksnītes malai, arī ņemot vērā summāro spēku virziens. Noteikti būs jau precīzāks aprēķins. Un pēdējā lieta, par ko es gribu parunāt, ir metinājuma šūvis. Ja, tad, kā redzējām tajā pirmajā piemērā, būtskrūvēm tie rezultāti bija ļoti tuvi, tad metinājumiem viņi jau bija krietni atšķirīgāki. Un kāpēc šādas atšķirības var rasties? Tad, teiksim, ja mēs skatāmies spriegumus metinājumu šādā te stūra šuvē, kas paralēli elementu asē, ja šos te tau spriegumus, tad vienkāršotā formula eiro kodā mums būs šķērsspēks dalīts ar laukumu šo te metinājumu. Un izvedot formulu tālāk, ja tas būs šķērsspēks dalīts ar, gadījumā, ja būtu katrā pusē plāksnītē divas stūra šūvis, tad būtu 2 reiz garums un reiz A, respektīvi šīs te 3 stūrīšu augstums. Paskatīsimies, kāpēc tie rezultāti tad var atšķirties, rēķinot ar idejā. Šeit man būs tāds pavisam vienkāršs piemērs. Pie kolonas piemetināta plāksnīte, kurā darbojas tikai šķērsspēks. Varēja, varbūt šādā gadījumā nav īpaši realistiski, noteikti būtu arī kaut kā moments, ja, bet tikai priekš salīdzināšanas, tad mēs atstāsim tikai šķērsspēku. Un ja mēs tagad paskatāmies rezultātus un spriegumus metinājumos, ja, un, teiksim, varbūt tā kritiskā daļa tad būtu šis tau, tad redzam, ka šeit ir 39 megapaskāli, tad ar roku rēķinot, tas tā vērtība mums tur sanāktu krietni zemāk, varētu būt 10 varbūt megapaskāli. Kāpēc šāda te atšķirība rodas? Tad jāņem vērā, ka eiro kodā
mēs paskatāmies šo te formulu, ja, tad mēs dabūjam kaut kādu vienu vērtību uz visas metinājuma šūnas. Ja. Visi spriegumi ir pieņemts, ka pārdalās pilnīgi vienmērīgi. Bet realitātē saprotams, ka tie spriegumi droši vien pilnīgi vienmērīgi pārdalīties nevar, ja, un būs kaut kādi spriegumu lēcieni, ja, apskatot šūnu visās tās garumā. Un šeit mēs arī varam paskatīties, ja mēs aizējam uz spriegumiem, tad šeit ir šis te spriegumu sadalījums šūnas garumu. Varam redzēt, ka viņš nav vienmērīgs, ja, un tad ideja mums, ja eira kodā tas būtu kaut kāds vidējais, kaut kur šeit, ja, tad ideja mēs ņemam maksimālos, un tie var krietni atšķirties. Kā mēs varētu dabūt tos rezultātus līdzīgākus, teiksim, šādi? Piemēram, tad mums vajadzētu, lai ieslēdzas jau metinājuma plastiska darbība, ja, ka tie spriegumi pārdalīsies vairāk. To mēs varētu panākt, teiksim, palielinot slodzes šeit. Slodzes, un varbūt to pašu plāksnī palielinot, lai viņi tos slodzes arī var izturēt. Metinājumu. Kā tas augstums 4 mm, ja, mēs salīdzinām tad ar piemēru, ja. Tad pēc šīs te eira koda formulas šādā gadījumā rezultātā mums būtu jādabū 250 megapaskālu spriegums, un tad varam sarēķināt, kas mums sanāk šādā gadījumā. Kad noteikti jau darbosies plastiskajā stadijā šīs te metinājuma šūnas. Un, ja mēs apskatāmies tagad šo te epīri, tad redzam, ka tā forma jau ir pavisam cita. Ja būtībā ir konstants spriegumi visā šūnas garumā, un, ja mēs paskatāmies spriegumus, tad 251 megapaskāls, kas jau ir ļoti, ļoti tuvu tam, ko mēs dabūjam, rēķinot ar šo te vienkāršoto formulu. Tātad, tas arī jāņem vērā, ja, ka ideāli šis te aprēķins metinājuma šūnas noteikti būs precīzāks nekā rēķinot ar formulu. Ja, viņš lielākoties būs arī uz drošo pusi, mēs tos rezultātus redzēsim. Spriegumi būs parādīsies lielāk. Un, labi, noslēdzot par tērauda mezgla aprēķiniem, tad gribu tikai atgādināt, ka varam rēķināt ne tikai šādus vienkāršus mezglus, izmantojot ideja statika, bet būtībā jebkuras konfigurācijas tērauda mezgli. Vai tie būtu arī elementiem izvietotiem 3D konfigurācijā, vai šādi, kad elementi izvietoti vienā plaknē, kā arī varam rēķināt tērauda dzelzbetona savienojumus ar ankuriem, un jau pēdējā versijā mēs varam rēķināt arī koka un tērauda savienojumus. Un tāpat ideja mums piedāvā, izmantojot šo te pašu component-based finite element metodu, izmantot arī ne tikai mezgliem, bet visa elementa garumā mēs varam veikt aprēķinu. Ja mums ir elements ar kaut kādu nestandarta ģeometriju, vai tā būtu sīva kopne, sīva ar kaut kādiem atvērumiem, kur mums tādi klasiski aprēķini īsti nav derīgi, ja, tad mēs varam rēķināt arī visu elementa garumā. Un tā skaitā arī noturību šādiem te elementiem. Un beigās, kas nav, protams, mazsvarīgi, mēs dabūjam aprēķinu atskaitas, jā, kas noteikti veicot kontrolu aprēķinus, jā, ekspertīze notiek būs ļoti svarīgi. Tālāk pāriešu uz tērauda sadaļu un konkrēti ideja statika detail, kas ir paredzēta dažādu elementu
dzelzbetona elementu aprēķiniem. Tad ideja statika detail koncentrējas uz tā sauktajiem disturbed region, jeb reģioniem dzelzbetona elementos, kur nedarbojas klasiskie dzelzbetona aprēķina principi. Tas būtu, piemēram, sijas ar lielu augstumu, kaut kādas reģioni aptverēm elementos, pāļu režjogi un tā tālāk. Ja? Un tad šobrīd izplatītākā metode, kā šādus elementus rēķināt, vai viena no izplatītākajām ir tā sauktā spiesto stiepto stieņu metode, kad šajā dzelzbetona elementā vai dzelzbetona elementu mēs aizstājam ar šādu te spiesto stieņu modeli, jeb kopni. Un tālāk jau mēs rēķinam šo te vienkāršoto modeli, pārbaudam spiestos stieņus, ja, kas būs pārbaudam dzelzbetonu vai betonu stiprību, un stieptos stieņus, ja, kur mēs ievietosim kaut kādu stiegrojumu, kas uzņems šos te stiepes spēkus. Metode ir laba, pietiekami precīza, bet arī ar saviem trūkumiem. Tātad šeit paveras liela iespēja interpretācijā, kā mēs šo te kopni izveidojam. Tur var būt daudz dažādi veidi, un no šiem te veidiem tad būs arī atkarīgi ļoti lielā mērā iznākums, gala rezultāts. Tātad dažādiem inženieriem veidus aprēķinus, tie rezultāti var būtiski atšķirties pat pie vienas elementa ģeometrijas un pie vienām slodzēm tikai tāpēc, ka ir izvēlēts cits aprēķina modelis. Un vēl viens ļoti būtisks trūkums, ka šī metode būtībā ļauj mums rēķināt tikai stiprības robežu stāvokli. Mēs īsti nevaram pārbaudīt plaisu, atvēršanos, tikai ar kaut kādām ļoti tuvinātām metodēm un nevaram pārbaudīt deformācijas. Tad ideja, lai risinātu šo problēmu, piedāvā tā saukto CSM, jeb Compatible Stress Field metodi, kad mēs vairs nemodelējam šo te iekšējo kopni, bet jau pievienojam reālu stiegru, veidojam reālu stiegru ģeometrijas modeli. Un tālāk modelī tiek ņemts vērā katras stiegras stiprība, katras stiegras stingums, kā tas ietekmē kopējo elementa stingumu. Tad tādā veidā mēs varam jau rēķināt jebkuras konfigurācijas dzelzbetona elementus un vairs neuztraukties par šo te iekšējo kopu. Jā, un, kā es teicu, tad viena no būtiskākajām priekšrocībām šai te metodei un Video Static Detail programmā ir tas, ka mēs varam veikt arī lietojamības robežu stāvokļu pārbaudes. Vai tās būtu deformācijas vai plaisu atvēršanās. Un tālāk, pavisam vienkāršs piemērs. Šeit man būtu ar rokas aprēķinu veikts, jeb šo te stratentai, spiesto stieptu stieņu metodu veikts aprēķins pāļu režģogam. Un to pašu es mēģināšu veikt ar Video Static Detail. Mēs varētu vēl beigās salīdzināt rezultātus. Tad Video Static Detail piedāvā izvēlēties jau dažādas sagataves, tas būtu sijas, gala mezgls vai siena vai kāda tilta diafragma. Šai gadījumā es sākšu modelēt no nulles. Vienkārši taisa stūrveida ģeometriju. Tad režģoka platums mums būs 7 metri. Augstums 4 metri un platums 900 mm. Un betona klase C3037. Tad mēs iegūstam šeit elementu, mēs vienmēr varam viņu apskatīties arī 3 dimensijās, ja nepieciešams. Nākošais, kas jādara, ir jāpievieno balstu. Šai gadījumā tie būs pāļi. Priekš balstiem mums ir dažāda veida funkcijas. Mēs varam līniju veida balstu, punktu veida balstu. Šajā gadījumā
Es izvēlēšos šo te punktveida balstu, bet ar noteiktu platumu. Jā, viņš pārdalīs šo te balstu uz kaut kādu noteiktu platumu, kas būs vienāds ar pāļu diametru. Pāļu diametrs ir 600 mm. Un novietojums tad būs šādi te. Un šo pašu es varu nokopēt un pievienot otrā režģoga pusē. Kas svarīgi, lai tur varētu režģoga apakšā veidoties kaut kāda stiepe, kas tad arī būtiskā būs šajā aprēķinā. Šo te pēdējo balstu es atbrīvošu X virzienā, lai viņš var slīdēt. Nākošais, ko es gribētu pievienot, ir slodzes. Mēs aizējām pie slodzēm. Tad, šajā piemērā bija uzdots slodzes jau ar visiem koeficientiem, 2500 kN. Tā kā idejā man ir iespēja rēķināt arī lietojamības robežstāvokli, tad es mēģināšu šo kopējo slodzi sadalīt. Jā. ULS stadijā mums paliks, protams, tas pats, 2500, tad lietojamības robežstāvoklī, tur būs nedaudz savādāk. Lai aprēķins būtu korekts, tad būs viena pastāvīgā slodze, viena mainīgā slodze, un tad pievienošu vēl divas slodžu kombinācijas. Vienu stiprības robežstāvoklim ar koeficientiem 35 pastāvīgai slodze un 5 mainīgai. Un vēl vienu kombināciju lietojamības robežstāvoklim ar koeficientiem 1 un 1. Tālāk jau atliek pievienot arī pašas slodzes modeli. Priekš slodzē mums ir 3 dažādi slodžu veidi. Punktveida slodze, izkliedēta slodze un slodze vienmērīgi izkliedēta pa elementa virsmu. Tad modelējot idejā jāņem vērā, ka idejā pati nepievieno elementa pašsvaru. Tad, ja es gribu ņemt vērā pašsvaru, tas nebūs tas noteicošais šajā gadījumā, bet tik un tā es pievienošu, tad jāpievieno pa visu elementa virsmu slodzi, kas, ņemot vērā elementa biezumu, manā gadījumā būs 22,5 kN uz kvadrātmetru. Tā, un tālāk tad pievienošu vienmērīgu izkliedētu slodzi, un slodzes platums tad būs vienāds ar kolonas platumu. Kolonas platums šeit mums bija 500 mm režģoga centrā. Šeit mēs varam norādīt, ka gribam pievienot tikai daļā no šīs te elementa šķautnes. Garums būs vienāds ar 0,5 metriem, un novietojums tad būs šāds, viņš atrastos pa vidu. Un slodzes vērtību tad sāk pārrēķinot viņu uz garumu vienībām un sadalot pastāvīgajā un mainīgajā slodzē. Pastāvīgā slodze būs 1000 kN uz metru. Mainīgā slodze būs 1533 kN uz metru. Tad, lai rezultātā mēs dabūtu, jau pareizinot ar koeficientiem, stiprības robežstāvokli, dabūt atpakaļ tos pašus 2500. Tas man ir izveidots. Tālāk būtu jātiek galā
ar stiegrojumu, tad aizējām uz stiegrojumu sadaļu. Un, lai atvieglotu stiegrojuma izvēli, kā mums viņu izvietot, tad idejā piedāvā divus rīkus. Viens ir šis lineārais aprēķins, kad mēs vienkārši varam elastīgajā stadijā paskatīties, kā mums pārdalās sprieguma elementā, kur mums ir stieptās zonas, kur mums ir stieptās zonas. Šeit mēs varam uzlikt kaut kādu robežu spriegumiem, ja mēs gribam redzēt tikai kaut ko lielāku, teiksim par 2 megapaskāliem spiedēpiem. Tas ir viens no rīkiem. Otrs mēs varam šādā veidā. Otrs mēs varam veikt tā saukto topoloģijas optimizāciju, kas jau būs kaut kas līdzīgs kā šajā spiesto stieņu metodē, kad mēs redzam šos stieptos tieņus un spiestos. Ja, bet programma to izvēlas mūsu vietā, un šis reāli tas neietekmēs gala aprēķinu. Tas ir tikai kā palīgi rīks, lai mēs saprastu, kā elements darbojas un kur mums veiksmīgāk izvietot stiegrojumu. Ja, šādā vienkāršā piemērā tas ir principā skaidrs arī bez tā, ja, un ja mēs jau veicam aprēķinu, pārbaudi kādam aprēķinātam rezultātam, tad, protams, tas varbūt nav tik būtiski, ja, bet sarežģītākos gadījumos, taisot aprēķinu no nulles, tas, protams, tas ļoti palīdz. Un tālāk jau varam pievienot stiegrojumu. Tad šajā paraugā mums bija 5 stiegras ar 25. diametru, B5B klasi. Tad tā es arī izvietošu. Vertikāls stiegras būs vienā kārtā, 25. un stiegru skaits platumu 5 stiegras. Un tāpat mēs varam norādīt, ko darīt galos ar ankurošanu. Šajā gadījumā mēs gribētu uzlocīt stiegru galus. Un tāpat varam tad tā. Stiegras ir izvietotas, tad būtībā modelēšana ir pabeigta. Tālāk jau varam iet uz aprēķinu. Šādam vienkāršam modelim aprēķins ir ļoti ātrs. Un tad varam paskatīties rezultātus. Tad šeit līdzīgi kā mezglu aprēķina programmā šeit tāds vispārīgs pārskats par rezultātiem. Paskatāmies betona kapacitāti, stiegrojumu ankurošanos un plaisu atvēršanos. Un tālāk jau varam skatīties detalizētāk par spriegumiem betonā, ja, tad salīdzināt pieļaujamos esošajiem, pārbaudīt ankurošanos vai pietiekama, ja, tad redzam 99,8%. Un kas mums nav spiesto stiepto stieņu metodē, ja, tad mēs varam pārbaudīt plaisu atvēršanos. Ja, tad redzam, ka visas pārbaudes mums izpildās. Vēlreiz slodzēm pamēģināsim nedaudz palielināt slodzes. Varbūt nedaudz citu rezultātu.
Nu jā, tik un tā pie lielākām slodzēm neiznāca sasniegt to robežu, bet idejiski tad idejā veids arī salīdzināšanu plaisu platumam, pieļaujumu plaisu platumu ar to, kas mums ir definēts iestatījumos. Šajā gadījumā būs 0,3 mm, bet pagaidām tur neizdevās sasniegt. Ja, bet, un pēdējais idejā veids arī deformāciju noteikšanā, ja tas ir būtiski, varbūt šādam režģelam tas nebūs tā noteicošā pārbaude, bet, ja nepieciešams, tad mēs varam apskatīties arī deformācijas. Tad, kā redzam, tad ļoti ātri, izmantot idejā, mēs varam veidot aprēķinus ne tikai sarežģītiem elementiem, bet tādā vienkāršā standarta situācijā, kā pāļu režģeļu aprēķins, ja, un tad tie rezultāti mums šai gadījumā bija diezgan tuvu tam, kas bija dots ar roku rēķinātajā piemērā. Tā, un noslēdzot par dzelzbetonu, tad gribu tikai atgādināt, ka varam rēķināt ne tikai šādus vienkāršus elementus, bet būtībā jebkuras ģeometrijas dzelzbetona elementus, tas būtu sienas, dažādi mezgli, nestandarta elementi, konsoles. Tāpat iespējams veikt arī aprēķinus, izmantojot šo detaļu saspiegtām konstrukcijām. Ja. Varbūt nav speciālas funkcijas priekš saspiegtās stiegrojiem, bet mēs jau varam viņu aizstāt ar korekti definētiem spēkiem vienā vai vairākos punktos. Tad iespējams arī veikt šādus aprēķinus. Un, protams, izmantojams arī tiltu projektēšanā. Varam rēķināt gan laidumus, gan balstus, gan tos pašus pāļu režģogus, gan diafragmas. Tā, tas šodien īsumā no manis arī būtu viss. Labi, tad, ja rodas kaut kādi jautājumi, tad droši rakstiet mums, centīsimies atbildēt, kā arī aicinu, tad visiem pamēģināt idejā tekstu un mēģinājuši mājaslapā ideastatika.com. Jūs varat pielādēt izmēģinājumu versiju, kas darbojas bez jebkādiem ierobežojumiem. Ja, tad 2 nedēļas jūs varat droši pamēģināt, notestēt, salīdzināt rezultātus ar saviem iepriekš veiktiem lokas aprēķiniem, pārliecināties, vai ideja ir tas, kas jums nepieciešams. Labi, paldies jums visiem un uz tikšanos nākošajos seminārus.